tālāk turpināšu es. Un, jā, tātad par retām slimībām. Tātad, kas ir retā slimība, ar kurām strādājam mēs? Reto slimību koordinācijas centrā, kurš tika nodibināts 2018. gadā, bērnu slimnīcā, tad tās ir slimības, kas salīdzinot ar vispārējo populāciju skar nelielu cilvēku skaitu, un Eiropas Savienībā slimība tiek uzskatīta par retu, ja tās skar ne vairāk kā vienu cilvēku no 2000. Tātad tas, ka tā slimība var būt reta mūsu reģionā, savukārt viņa var būt citā pasaules galā, būt samērā izplatīta. Un jau no pagājušā gada, ja man atmiņa nepieviļ no 1. oktobra, tad Latvijā būtiski tika paplašināts jaundzimušo skrīnings, kur attiecīgi 48. līdz 72. dzīves stundai tiek veikta analīze, kur skrīnē uz vairākām slimībām, un to sarakstu jūs redzat arī uz šī slaida. Un, protams, tas lielākais darbs, ar ko uzturu speciālists strādā, būs fenilketonūrija. Ja mēs šodien runājam tieši par vielmaiņu slimībām, tad tā būtu galaktozēmija, taukskābju oksidācijas traucējumi, piruvārdehidrogenāzes deficīts vai glutārskābes acidūrijas pirmais tips. Tās ir tās slimības, kuru gadījumā ir pieejama arī diētiskā ārstēšana, un diēta ir kā galvenā ārstēšanas metode šī gadījumā. Tātad, protams, kāpēc ir nepieciešams ievērot diētu gadījumā, ja mums ir šī vielmaiņu slimība diagnosticēta. Tie mērķi ir vairāki. Viens no tiem būtu novērst šo toksiskā metabolīta uzkrāšanās organismā. Piemēram, ja mēs runājam par fenilketonūriju, tad mēs novēršam fenilānīnu uzkrāšanās. Ja mēs runājam par garoķēžu taukskābju oksidācijas traucējumiem, tad mēs izvairamies tieši no šīm garām taukskābēm. Tālāk, attiecīgi, mūsu mērķis ir mazināt šo metabolo dekompensāciju, kas varētu būt gadījumā, ja mums ir, piemēram, urēcikla traucējumi, tad diēta var gan mazināt komplikācijas risku, gan arī novērst pilnībā tos. Un diētas un uztura terapijas mērķis ir, protams, nodrošināt optimālo augšanu, un daudzos gadījumos, bet, protams, ne visos, diēta, uztura terapija ir kā galvenā ārstēšanas metode, kas būtiski var uzlabot arī pacientu dzīves kvalitāti. Lūdzu, nē, jo, ja ir skaņa no āras, tad slikti dzird, diemžēl. Tālāk. Jā, un jau, ja mēs runājam par iedzimtām vielmaiņu slimībām, mēs viņus varam iedalīt, balstoties uz to, kādas uzturvielas vielmaiņa ir traucēta. Tad mēs iedalām uz androskābju vielmaiņas traucējumiem, kur būs jau manis iepriekš pieminētā vairāk kā fenilketonūrija, organisko skābju vielmaiņas traucējumi, metamolonskābes acidūrija vai glutārskābes acidūrija pirmais tips, taukskābju vielmaiņas traucējumi, ogļurātu vielmaiņas traucējumi, tad var būt transporta defekti, kā piemēram glikoz transporta 1 deficīts, kuras gadījumā ir pieejama ketogēnā diēta un burīna un pirimidīna vielmaiņas traucējumi. Šis klāsts ir tiešām ļoti, ļoti plašs. Protams, ka šīs slimības ir ļoti retas un visbiežāk sastopamā būs fenilketonūrija, par kuru varbūt būs bišķiņa garāks tas stāsts. Pārējās slimības, tas ir skaits, pacientu skaits varbūt 1, 2, 5 Latvijā, bet arī uzturu speciālisti strādā ar šiem pacientiem. Atgādināšu, kas ir fenilketonūrija, bet tā ir retā slimība, kura izpaužās ar to, ka
ir traucēta šī neizvietojamās aminoskābes fenilānīna vielmaiņa, ka rezultātā fenilānīns uzkrājās asinīs un darbojās toksiski uz organismu, galvenokārt uz centrālu nervu sistēmu, ka rezultātā veicina nervu šūnu demineralizāciju un attīstās neatgriezenisks CNS bojājums. Kādēļ tā attīstās, jo organismā trūkst ferments, kas saucās fenolīna hidroksilāze, kurš strādā aknās, un attiecīgi, ja šīs ferments nav vai tā darbība ir traucēta daļēji, tad arī fenilketonūrija attīstās. Šī ir bilde, ko noteikti mēs rādam arī studentiem, kad stāsta par to, kā un kāpēc ir jāārstē fenilketonūrija, jo, manuprāt, ļoti uzskatām, mēs varam redzēt to atšķirību starp brāli un māsu. Tā bildīte ir pa melnbaltā, kur ir pa kreisi ir brālis, un kuram ir, diemžēl, novēlota diagnosticēta fenilketonūrija, un pa labi sēž viņa māsa, kurai jau zinot to, ka brālim ir šī diagnoze, tad tika veikts šis jaundzimušo skrīnings, un vismaz vizuāli mēs neredzam šos bojājumus. Bet, protams, ja diēta tiek pārtraukta kaut kādā brīdī, tad, diemžēl, arī tie traucējumi var attīstīties, un kaut arī vizuāli cilvēks izskatās ļoti, ļoti pievilcīgi, bet tas, ka viņam veselība būs traucēta, arī fakts. Nu, un savukārt, ja mēs skatāmies uz pieaugušajiem, kuriem, diemžēl, netika varbūt pieejams arī šīs jaundzimušo skrīnings vai kaut kādu apsvērumu dēļ, varbūt arī tika palaista garām šī slimība, tad mēs attiecīgi redzam, ka ir divi brāļi, smagi retardēti, un simptomi, ko mēs varam redzēt arī šiem cilvēkiem, ir tādi, ka sakarā ar to, ka pacientiem fenilānīns ir vajadzīgs ne tikai, lai pārveidotos par tirozīnu, bet turpmāk arī tirozīns tiek metabolizēts, lai veidotu arī melanīnu, lai mums attiecīgi būtu pigments, lai veidotos arī neiromediātori un vairodziedzera hormoni, līdz ar to, protams, ka cieši vairāku orgānu grupas rezultātā. Un kāda ir tā ārstēšanas metode? Galvenā ir diēta ir uz visu mūžu. Vēl joprojām, protams, ir pieejamas arī citas terapijas metodas, kā kofaktora terapija, medikamentozā terapija vai enzīma aizvietojošā terapija, bet, diemžēl, šīs terapijas ir pieejamas tikai dažiem pacientu grupām atkarībā no arī genotipa. Savukārt, Latvijā ir pieejamas divas terapijas metodes, tā ir diētas terapija un medikamentozā terapija, kofaktora terapija, bet arī kofaktora terapija, diemžēl, ir pieejama tikai dažiem pacientiem dēļ viņu mutācijām, jo uz smagām formām, diemžēl, šī medikamentozā terapija nav efektīva. Un, ja mēs domājam par to, kā mēs aprūpējam šos pacientus, protams, ka tas notiek ciešā sadarbībā ar mūsu burvīgajiem 3 pediatriem ar kompetenci retajās slimībās. Mūsu vizītes vienmēr notiek kopā, sēžam plec pie pleca, pretī mums ir mūsu pacienti un viņu vecāki, un mēs no viņiem sagaidām katru nedēļu, vai bērnam augot jau bišķi retāk reiz 2 nedēļās vai reizi mēnesi, viņi nodod asins analīzes, mēs pārbaudām šo fenilānīnu koncentrāciju asinīs, un tā vēlamā koncentrācija atkarībā no vecuma, protams, nedaudz atšķirās līdz 12 gadu vecumu, kamēr notiek CNS nogriešana. Šim mērta līmenim būtu jābūt no 120 līdz 360 mikromoliem litrā, savukārt virs 12 gadu vecuma jau tiek pieļauta bišķi lielāka koncentrācija, sakarā ar to, ka tiek uzskatīts, ka jau tāds izteikti negatīvā ietekme uz CNS nebūs.
Bet savukārt, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka fenilketonurijas gadījumā grūtniecība var būt tikai plānota, jo fenilanīns, ja viņš uzkrājās asinīs, arī var būt teratogēns, un rezultātā auguma attīstās smagas patoloģijas, sirdskaitas un fenilfetopātija. Kā rezultātā tad grūtniecība jābūt plānotai un mērķa līmeņiem ir jābūt tādiem pašiem kā bērnībā, no 120 līdz 360 mikromoļiem litrā. Ja viss tiek darīts kā vajag, teiksim, attiecīgi, ja mēs spējam noturēt šos te mērķa līmeņus, tad mums var piedzimst vesels bērns. Protams, tas neizslēdz citas slimības, bet nebūs šis negatīvās ietekmes tieši no fenilketonurijas viedokļa. Bet savukārt, ja piemēram, lieta netika ievērota, tad, diemžēl, iznākums var būt diezgan smags. Ja mēs runājam par to, kā izskatās diēta, tad lielākoties, ja mēs runājam par uzturu piramīdām, tad, protams, tagad Amerikā bišķiņi apbriezgājām gaisā uzturu piramīdu, bet, teiksim, ja mēs runājam par fenilketonurijas uzturu piramīdu, mums viss ir stabili, te viss ir, kā saka, tā kā grāmatā ir rakstīts. Un tad pamatā diētas, lai nodrošinātu optimālu uzturu šiem pacientiem, ir jālieto aminoskābju maisījumus. Aminoskābju maisījumi ir nokomplektēti ar vitamīniem, minerālvielām, taukiem, okļhidrātiem un, protams, ar aminoskābēm, ar visām aminoskābēm, izņemot vienu, kas ir fenilalīns, kas ir toksisks. Bet pārējās visas aminoskābes, tā skaitā tirozīnu, ko paši pacienti nespēj sintezēt, tiks attiecīgi nodrošināts ar šo maisījumu. Līdz ar to, ka mums pacienti stāsta, ka nē, mēs visu lietojam, mēs aminoskābes dzeram, bet nosakot analīzi, mēs redzam, ka tirozīns ir zems, mēs attiecīgi saprotam, ka visticamāk ar lielāku varbūtību šīs aminoskābes netiek izdarītas pilnā apjomā. Nākamā produktu grupa, kas tiek salīdzinoši brīvi lietota uzturā, ir šie augļu un dārzeņi, kur fenilanīna koncentrācija nepārsniedz 75 mg uz 100 gramiem produkta. Nedaudz vēlāk parādīšu, protams, jāsaka godīgi, mūsu bērni pieaugušie neatšķirās no vispārējās populācijas, un viņiem arī negaršo ēst dārzeņus. Kaut arī tas ir tas, ko viņi tiešām varētu lietot samērā brīvi savā uzturā. Un tieši šodien man bija viena meitenīte, kura teica, ka ābolziņi negaršo, banāniņi negaršo, un vēl kaut kas tur negaršo. Jā, žēl. Tālāk. Un nākamā produktu grupa, kas ir ļoti, ļoti būtiska, un mēs varam būt tiešām ļoti lepni ar to, ka Latvijā mums ir ļoti labs valsts atbalsts ar šo specializēto medicīnisko pārtiku, jo pacienti nevar iet veikalā, nopirkt rīsus, miltus vai makaronus, ko mēs visi pārēji ēstu, jo tur ir daudz olbaltumvielas uzturā, produktā, un līdz ar to valsts nodrošina šos pacientus ar specializētiem rīsiem, specializētiem makaroniem, specializētiem picas pamatnēm un tā tālāk. Un tad vēlreiz atkārtošos, gan šie specializētie produkti, gan aminoskābju maisījumi ir valsts apmaksāti pilnā apjomā. Piemēram, citur pasaulē, tajā pašā Vācijā, viņiem tiek apmaksātas aminoskābes, bet, piemēram, parastos specializētos produktus, viņiem ir noteikti summa, ko viņi var iztērēt, teiksim, ja? Un, ja viņi pārsniedz, piemēram, šo te summu, tad viņi maksā no savas kabatas attiecīgi par šo. Tālūk, mēs arī, protams, kontrolējam, cik daudz var patērēt, bet varbūt tā sistēma mums ir bišķi labāka tādā ziņā. Un noteikti mums ir labāks šo te produktu piedāvājums salīdzinot ar Baltijas valstīm. Tālūk, un
Nākamā produktu grupa ir tie, kurus drīkst lietot tikai ierobežotā daudzumā. Tad tie ir produkti ar nedaudz lielāku olbaltumvielu saturu un nedaudz lielāks olbaltumvielu saturs. Tad, piemēram, mums ar jums kartupeles netiks uzskatīts par dabīgā olbaltumvielu avotu. Savukārt fenilketonūrijas pacientiem tas gan būs produkts, kurš kalpo kā dabīgā olbaltumvielu avots. Tāpat zaļie zirnīši, tāpat brokoli vai brokastu pārslas, ko, piemēram, var apēst 14 gramus. Tālāk, un pašā augšā sapratu robežās taukvielas un cukuri. Jāsaka, ka, protams, ar ogļhidrātiem pārdozē šie pacienti, jo trešā produktu grupa, kur ir tie specializētie produkti, viņi visi pamatā sastāv no cietas. Un tauku pamatā mūsu pacientiem trūkst. Tad ļoti īsi neskavējoties par produktiem, ko mūsu pacienti var lietot brīvi. Tas varbūt arī nav aktuāli tikai mums, strādājot bērnu slimnīcā, bet tik pa laikam mūsu pacienti nonāk arī, pieaugušie pacienti var nonākt arī pieaugušo slimnīcās, un tad parasti ir zvans, ko mums darīt. Jā, tad nosaka, tad klausoties, augļu dārziņi, tas ir tas, ko šie pacienti var lietot, protams, uzturā. Tad dažādi augļi, dažādi dārzeņi, piemēram, bet varbūt izņēmumi, ka, piemēram, saldēs kartupelis vārīts var būt brīvi lietot, savukārt, ja viņš būs cepts, mums to būs jāskaita, jo tad olbaltumvielu koncentrācija ceptos produktos, sūkādēs, piemēram, žāvētajos augļos jau ir augstāka. Līdz ar to mums būtu jāskaita to dabīgo olbaltumvielu daudzumu, kas nāk no šiem produktiem. Un tad ir tas skaitāmo produktu klāsts, kuru mēs rēķinam tās protīnu vienības un pieņemam, ka, piemēram, pacientam drīkst dienā uzņemt 5 protīnu vienības, kas nozīmē to, kā, piemēram, ja mēs kā skaitāmo produktu izvēlētos svaigos šos zirnīšus, tad viena vienība jau būtu 25 grami zaļo zirnīšu. Tātad līdz ar to, ja mums bērnam ir 5 ēdienreizes, tad vienā ēdienreizē viņš varētu apēst 25 gramus šo produktu. Savukārt, ja mēs runājam par kaut kādiem brīseles kāpostiem vai brokoļiem, tad arī 60 grami būtu viena vienība, ziedkāposti arī līdzīgi. Nevar teikt, ka viņi ir lielā sajūsmā par brokoļiem un ziedkāpostiem, bet dažiem tīri labi garšo. Bet tā lielākā mūsu bēda ir kartupeļi, jo kartupeļi ir, kā es minēju, ir skaitāmais produkts. Un, attiecīgi, iedomājamies pusaudzi, kuram dienā drīkst apēst, piemēram, 4 vai 6 protīnu vienības, un tad vēl ir to jāsadalā proporcionāli visas dienas garumā, piemēram, 4 ēdienreizēs, mēs viņam pasakam, tad tev draugs drīkst apēst vienā ēdienreizē 100 gramus kartupeļu. Protams, ka viņam būs tendence un vēlme apēst bišķi vairāk, un līdz ar to tajā brīdī mums ir diezgan izaicinoši viņu noturēt, un tāpēc ir īpaši labi, ka mums ir samērā tiešām plašs produktu klāsts, ko mēs varam viņam piedāvāt no šī valsts finansēta produktu saraksta. Eļļas, tauki, garšvielas brīvi lietojams, protams, vienmēr ir jāpārskata sastāvu, protams, ir jāpadomā, vai tur, garšvielās nekur nav paslēpts aspartāms, jo šī ir arī viela, ko pacientiem nedrīkstēs lietot uzturā. Es vienmēr, kad stāstu par fenilketonūriju, neatlaidīgi vienmēr pateicos vegāniem, jo pateicoties viņiem, mūsu pacientiem dzīvot kļuva krietni vieglāk, jo tad, kad es sāku strādāt ar fenilketonūriju 2016. gadā, vienīgais, ko mēs veikalā varējām atrast priekš mūsu pacientiem, bija šārmaize, nevis šārmaize, bet šārkliņģerīši, kur ir zemes olbaltumvielu daudzums, un par kaut kādu vegānisko sieru mēs pat sapnot nevarējām, Bet vegānisko sieru šobrīd ir daudz, un arī Latvijas ražotāji jau ir sākuši, iet līdzi tirgus tendencēm, un arī tie mums ir, bet uzreiz visiem atgādinu, ka šie produkti nekalpo kā dabīgā olbaltumvielu avots, jo, teiksim,
Šeit jūs varat redzēt bildītais, olbaltumvielu daudzums ir zem 1 grama, pat zem 0,5 gramiem uz 100 gramiem produktu, un pamatā viņi sastāv no cietas un no taukiem. Tālūk, tāpat arī dažāda veida rīsu jogurti, kokosriekstu jogurtiņi, prosas jogurti un tam līdzīgi. Ja? Tā kā tas ir tas, ko mūsu pacienti šobrīd var ieiet veikalā un nopirkt, un tiešām man kaut kā tā ļoti palika atmiņā. Pirms mēneša man atnāca uz vizīti pieaugušais pacients, ļoti labi kontrolēts, ar augstāko izglītību, ļoti foršs tāds vīrietis tiešām, kuram ir sava ģimene, un viņš saka, bet jūs iedomājaties, es tagad iekāju veikalā, un es varu maizi nopirkt. Mums tas liekas, tā kā, jā, bet ilgus gadus tad nebija vienkārši tāda maize. Protams, no mūsu tāda tipiskā uzturu speciālista viedokļa, maize, kur ir 1,3 grami olbaltumvielu, ir ļoti nabadzīga maize, priekš kam tādu lietot uzturā, bet tā ir bezglutēna pārtika, ja, pateicoties tam, ka mums ir trends uz bezglutēnu pārtiku, uz bezglutēnu uzturu, tad šī pacientam tā ir laime, un viņš tiešām, es tā kā normāls cilvēks varu maizi sev nopirkt. Ja. Tālūk, un līdz ar to paldies! Paldies, ja, kas ievēro dažādas diētas. Un, teiksim, ja mēs skatāmies jau uz šiem pārtikas produktiem, kas mums ir pieejami, tad, kā es jau teicu vēlreiz, mums ir rīsi, milti, makaroni, mums ir keika, kūkas maisījums, mums ir pīcas pamatne, mums ir lazaņas plāksnes, mums ir specializētais piens, no šī gada mums pat ir krekerīši iepirkumā. Tā kā tiešām kļūst krietni labāk. Jā, es saku, kad es biju 2016. gadā Birmingemas bērnu slimnīcā un es iegāju, viņam ir tāds special feed unit, kur taisa speciāli enterālos maisījumus, teiksim, priekš visas slimnīcas. Un tad, ja, piemēram, uzturu speciāli sarēķināja, ka vajag tur, nezinu, 10 ml viena maisījuma, pēc tam vajag MCT maisījumu tur 2 ml un tur vēl kaut ko, tad tā virtuve to visu sagatavo un izvadā pa nodaļām konkrētam pacientam. Un tad viņam bija tāds vesela istaba, kur vienkārši tāpat stāvēja katram gadījumam un visi šie te produkti, un kad es to ieraudzīju, wow, bet tagad mēs esam tur. Pagāja laiks, kā saka, liela pateicība profesoru Elzipakai, kura ļoti par šo arī cīnījās, bet mēs esam, labi, šokolādes vēl nav mūsu iepirkumā, bet par visu citu mēs tiešām varam būt ļoti, ļoti lepni un pateicīgi. Un tad visu, ko nedrīkst. Visticamāk, viss tas, ko mēs tikko esam apēduši, izņemot melonis un bišķiņu auglīšus, bet tad visi miltu izstrādājumi, graudaugi, rieksta sēklas, piena produkti, tādā ierastā daudzumā, ko mēs arī jums droši vien gribētu apēst, tad nevar būt lietot šī gadījumā. Aspartāms arī ne, jo sastāvā ir fenilālīns. Un, protams, arī ir daudz produkti, kuru sastāvā aspartāms ir, un tieši vakar bija meitene arī, kurai izrādās ļoti garšo košļājamās gumijas, bet, diemžēl, mēs konstatējam, ka praktiski visas košļājamās gumijas, ko viņa bija izvēlējusies, visur bija aspartāms, un mēs nezinājām, kas par iemeslu augstiem rādītājiem. Tālūk. Jā, kas varbūt ir pats svarīgākais arī atceroties, ja mēs runājam par jaundzimušajiem, tad tajā brīdī, kad mums ir konstatēta fenilketonūrija, tad tajā brīdī kontraindikācijas, protams, barošanai tiek pieminēta fenilketonūrija, bet kā mēs to parasti darām, tad mums vienmēr pa priekšu nāk šis mūsu specializētais aminoskābju maisījums, ko mēs dodam. Un tālāk, attiecīgi, ka saldajā ēdienā mēs ļaujam nedaudz mātes pienu, jo mātes piens kalpos kā dabīgā olbaltumviela avots, jo mikrodevās tad mums to tomēr nepieciešams uzņemt. Tad, protams, ir dažādi aminoskābju maisījumi, dažādos formātos. Agrāk mums arī bija tikai viens ražotājs pieejams, šobrīd ir 2. Tad pacientiem atkal ir plašāka izvēle, jo var izvēlēties, ja viņi ir pulvera veida, šķidrā veida, man ir jākonsolējās, jā. Tad dažāda veida maisījumi, šķidrās un tā. Tātad, piedodiet par fenilketonūrijas, var ilgi runāt. Tālāk, es
ātri. Tā, un par galaktozēmiju. Tā nebija es. Labi, tad par galaktozēmiju, tad tā ir otrkārt vielmaiņas slimība, kā rezultātā mums ir nepieciešama uzkrājās galaktoze, kas toksiski ietekmē gan aknu darbību, gan aci, gan veicina smadzeņu bojājumu. Mums ir 2 pacienti šobrīd, kas saņem diētisko ārstēšanu. Pacienti ar galaktozēmiju viens ir diagnosticēts pirms skrīninga, otrs jau skrīninga laikā. Un galvenā ārstēšanas metode ir diēta bez galaktozes, un galaktozes atgādināšu ietilpst laktozes sastāvā. Tad visi piena produkti tiek izslēgti. Vienu brīdi arī tika uzskatīts par to, ka būtu jāizslēdz arī galaktozīdus un dažādības vielas, kas ir, piemēram, arī pakšaugos, šokolādē, sojā, riekstos, bet tas ļoti būtiski ierobežoja un pasliktināja dzīves kvalitāti, bet nedeva klīniskos uzlabojumus. Līdz ar to šī brīža galvenā rekomendācija ir pilnīgi bez piena diēta. Tātad tajā brīdī, kad mēs diagnosticējam šo slimību, tiek nekavējoties pārtraukta barošana ar galaktozi vai no mātes piena vai no piena maisījumiem, kas satur galaktozi, un tad ir 2 iespējas. Mēs vai nu dodam šo sojas piena maisumu, kas nav primārai izvēle, bet mēs to devām, piemēram, pirmajam pacientam, kurš tika diagnosticēts pirms skrīninga, jo mums nebija pieejams šīs specializētais maisījums. Šis otrais pacients jau iepirkumā bija šis specializētais maisījums bez galaktozes, tad attiecīgi viņš arī to saņēma. Tad mēs eliminējām no uztura krūtspienu, mākslīgos piena maisījumus un, kas ir ļoti arī svarīgi, medikamentus, jo laktoze bieži vien ietilpst medikamentu sastāvā. Tāpēc mums to ir noteikti jāpārskata. Tālāk attiecīgi jālieto papildus kalciju, jālieto papildus D vitamīnu, K vitamīnu. Un es vienmēr studentiem lieku atcerēties un vienmēr uzdodu tad jautājumu, vai tātad bezlaktozes pienu drīkst lietot bez šie pacienti ar galaktozēmiju. Nē, studenti zina. Jā, kā nedrīkst, jo laktozi attiecīgi sašķeļ un atbrīvojas glikozu un galaktozi. Līdz ar to tas piens, ko mēs pērkam veiklā ar apzīmējumu bez laktozes, saturēs galaktozi. Šie pacienti nedrīkst lietot šos te pārtikas produktus. Tālāk. Garo ķēžu taukskābju oksidācijas traucējumi. Šī gadījumā mums ir traucēta tauku vielmaiņa. Un jau, ja mēs atceramies no bioķīmijas, tad mums ir taukskābes, garā taukskābe un, teiksim, šķelšanas procesā atbrīvojas acetila koenzīms A. Un šī brīdī mēs saprotam, ka tas traucējums, trūkst ferments, kuru rezultātā atbrīvojas šī acetila koenzīma A, ko mēs izmantojam kā enerģijas avotu, jau pašā sākumā. Līdz ar to šiem pacientiem ļoti svarīgi nepieļaut situāciju, kad pienākums brīdis izmantot talko enerģiju. Tad mēs izvairamies no baļošanās, mums nedrīkst pieļaut enerģijas deficītu, mēs nedrīkstam pieļaut uzturvielu deficītu. Tālāk uzturvielu sadalījums, tad būtiskākais, ka mēs atceramies, ka MCT un LCT, tad ir vidēji garās taukskābes un garās taukskābes. Un šī gadījumā mēs, protams, saprotam, ka praktiski nav iespējams pilnībā atteikt, izslēgt šis garās taukskābes, līdz ar to tas ir 10% vai mazāk. Praktiski tie ir 8%, jo mums vēl ir jāiedod šis esenciālās taukskābes, kas, protams, trūkst. Un pārējais tauku uzņemšana notiek pateicoties šiem MCT taukskābēm. Tātad līdz ar to mēs nodrošinām to, lai MCT taukskābes tiktu uzņemtas katrai reizē. Līdz ar to, ja tas ir pacients, piemēram, zīdainis, tad viņam būs 8 barošanas reizes, tad arī 8 barošanas reizēs viņš saņem to MCT. Savukārt pieaugušam cilvēkam atkarībā, protams, no tā laika, ko viņš tolerē bez ēšanas,
tad tās varētu būt 4-5 sēdienreizes, kurās visās sēdienreizēs ir jāuzņem šo te specializētās tautskābes. Tad katrai dienreiz mums ir olbaltumvielu uzņemšana, mēs nodrošinām olbaltumvielu uzņemšanu ar liesām olbaltumvielām, tad ar tauku saturu zem 1 grama. Un, protams, viss, kas ir garšīgs un trekns, mūsu pacientiem nedrīkst lietot uzturā, bet viņi var cept vai var gatavot, teiksim, ēdienus, izmantojot šos MCT eļļiņu. Tātad zīdaiņiem mums ir specializētais maisums, kas ir pieejams, kas saucās monogēns, un no šī gada mums arī ir bišķi paplašinājies arī klāsts jau lielākiem bērniem, kur mums ir arī tāds maisījums ar vidēji garām tautskābēm un dzēriens, ko var izmantot, vai arī tīri tauki, piemēram, MCT eļļa, kuru izmanto gatavošana, bet kas ir ļoti būtiski jāatcerās, ka ļoti ātri deg, līdz ar to zemās temperatūrās. Un pavisam īsumā par ketogēno diētu, kas mūsdienās ir plaši dzirdēta ļoti bieži, pieminēta, bet mēs viņu pielietojam gadījumā, ja ir pirmā dehidrogenāzes deficīts, ja ir GLUT1 deficīts, glukozes vienas transportieru deficīts, un šī gadījumā galvenā ārstēšanas metode ir ketogēnā diēta. Tad es atgādināšu, kā standartā diētā ir 50% oglekļa tauki, ir 35% un olbaltumvielas 15%. Tad pie klasiskās ketogēnās diētas, par klasisko mēs saucam attiecību 3:1 vai 4:1, tad tauki ir 4 reiz vairāk nekā olbaltums un oglekļhidrāti kopā. Un šeit mēs redzam, ka oglekļhidrāti ir tikai 2%, tauki 90 un olbaltumvielas 8%. Ja mēs runājam par bērniem, olbaltumvielu uzņemšanu mēs nodrošinām atbilstoši vajadzībām, rēķinot vidēji 1 līdz 1,2 gramu proteīnu uz kilogramu diennaktī, lai nodrošinātu atbilstošu augšanu un attīstību. Un runājot par ketogēno diētu, ļoti vienmēr svarīgi atcerēties par plaknēm, par to, ka tā diēta ir tiešām viņu jāievēro tikai stingrā ārsta un uzturas speciālistu uzraudzībā, jo var būt mazākais aizcietējuma plakne, bet pārmērīgs ketonu līmenis, vēršana, paaugstināts lipīdu profils, varbūt nierakmeņi, metabolā acidoze, tā kā ilgtermiņā, protams, kaulu demineralizācija, tā kā ir ļoti, ļoti daudz plaknes. Līdz ar to ir jābūt regulārai uzraudzībai, un to visu ir jādara ārstējošā ārsta un uzturas specialista uzraudzībā. Arī šī gadījumā mums var palīdzēt medicīniskais uzturs, un šādi izskatās mūsu aprēķini, ko mēs ar Alīnu mēģinām salikt un izdomāt, kā likt tas garšotu mūsu pacientiem. Dažreiz negaršo, dažreiz garšo. Bet, ja mums ir tā attiecība 2,6, un to attiecību pēc tā mēs jau, protams, pielāgojam attiecīgi pacientam, tā var būt šāda bišķiņocīga, bet varbūt arī 3:1 vai 4:1. Un šādi, piemēram, var izskatīties arī ketomaldīte. Tā kā vizuāli viņa vienmēr būs mazāka apjomā, tas bieži ir ļoti daudz uz biedē un nepatīk, jo mēs, protams, ēdam ar acīm. Un pateicoties tam, ka mums ļoti daudz tauki, šeit jūs varat redzēt, piemēram, šeit ir 10 grami eļļas, mums ir, šeit ir zemā attiecība, līdz ar to ļoti varbūt tas nekrīt acīs, bet, piemēram, šeit ir 2,6, sviests 18, tad ir kaut kas rīkspēļa 5 grami, un mums tā rēķina, protams, ka kalorāžu mēs sasniedzam, bet apjomu ziņā tas sēdiens ir diezgan tāds maz apjomīgs. Tātad, un kādi būtu mūsu secinājumi no šī visa, ka diēta bieži vien ir viena un galvenā ārstēšanas metode vienmēr slimību gadījumos. Protams, mēs maksimāli cenšamies individualizēt mūsu pieeju, pielāgojot pacientu vajadzībām, vecumu, svaram, kliniskam stāvoklim. Un, protams, kā galvenais tam ir strādāt komandā, un mums tiešām ir milzīgs prieks par mūsu komandu, cik ļoti mums ir
brīnišķīga sadarbība ar mūsu pediatriem, internistiem un mums uztveres specialistiem. Tālāk. Un tālāk es uzreiz turpinu tālāk. Šeit es varbūt tik ilgi un gari nerunāšu. Kaut arī tēma, manuprāt, ir ļoti aktuāla, bet vienmēr runājot par lieko svaru, ir tāda sajūta, no ko lai es vēl izstāstu, ko cilvēki nezina, jo tās lietas ir tādas diezgan, un nevar teikt primitīvas, bet tādas tiešām visiem zināmas, un šobrīd, ņemot vērā to informācijas pieejamību, mēs tiešām tikai varam apbrīnot, kad cilvēks varbūt, ka es to nezināju, es kaut ko nelasīju, jo tiešām informācijas daudz un tad varbūt dažreiz pārāk daudz. Jā, bet ko tad darīt un kā mainīt ģimenes ēšanas paradumus, ja bērnam ir liekais svars? Un kā es cilvēks tipiskais visu atstāju uz pēdējo brīdi, tad arī šo prezentāciju. Protams, man bija kaut kādas iestrādes, bet tieši vakardien man atnāk uz vizīti, vārds ir mainīts, bet pieņemsim, ka viņa ir Anna. Un tad viņu sūta pie uztveres specialista bērnu endokrinologs. Un viņi ir 7 gadi, 9 mēneši. Un ieraugot viņu, es domāju, ļoti labi, mēs ar jums padiskutēsim. Tātad, līdz ar ko? Tad uz apskates brīdi viņas svars ir 41 kg, augums 125, un ja mēs to visu saliekam uz augšas liktēm, mēs redzam, ka svars viņai apsteidz, tad svars ir liels, atbilst plus 3,1 standarta deviācija, un augums savukārt ir ap 0 standarta deviācija, kas ir vecumam atbilstoši. Tātad, un saskaitot ķermeņa masas indeksu, tas ir 26, un attiecīgi atkal attiecinot šo ķermeņa masas indeksu pret, mēs izmantojam augšas likmes bērniem, tad pret 6 gadu vecu meitenīti, atcerēsim, ka mēs neizmantojam pieaugušo ķermeņa masas indeksu radītājus, ja? Un tas atbilst 99 percentīlē, kas atbilst smagai aptaukošanas. Un šīs ir teorētiskais augums, ko arī aprēķināja doktora endokrinologi, ka viņa pārēdz, ņemot vērā mammas un tēta augumu, ka viņas teorētiskais augums varētu būt 150 cm. Ar tādām sūdzībām nāk Anna ar mammu, ka, protams, ir liekais svars, un mamma stāsta, ka pēdējos 2 gados ir īpaši izteikts šis svara pieaugums, ir ļoti izteikta apetīte, un viņa min, ka jau pēdējo gadu ģimenes ārsts izrakstīja viņai diētu, un uz jautājumu, kas tas ir par diētu, teica, ka ir tādi dietiskie produkti. Izrunājot tālāk, tad viņa min šo bezglutēno maizi, un kā dietiskos produktus min diabētiķu saldētos cēpumus. Tātad no anamnēzes ir zināms, ka viņa ir priekšlaicīgi dzimusi 27. gestācijas nedēļā. Svars bija dzimšanas 869 grami. Viņa ilgstoši atrodas arī mūsu neonatologu uzraudzībā, bet, teiksim, sasniedzot jau 2 gadu vecumā, tad viss neonatologi, kas atzīmē savos izrakstos, ka viņas attīstība pilnīgi atbilst vecumam. Tad ir nodotas asins analīzes, un mēs redzam, ka insulīns viņa ir 36 paaugstināts, homa indeks arī ir paaugstināts. Tālūk, pārunājot ēšanas paradumus, tad mamma godīgi stāsta, ka jā, limonādes garšo, un agrāk bija ļoti daudz, tagad viņi ir pārgājuši, teiksim, uz ūdeni. Tālāk attiecīgi stāsta, ka atnākot no dārza viņa ir ļoti izteikta apetīte, viņa ir ļoti grūti sagaidīt to nākamo maltīti, bet viņa nav izvēle, viņa ēd visu, tā kā karbonāti, kotlete, nav tā, ka viņa būtu, tur nezinu, tikai frīju un nākti. Tad viņa ir patstāvīga, viņa varētu ņemt mājās pati sataisīt savu dzīsiņu, savu meiteni 7 gadu 9 mēneši.
Tad sataisīt karstmaizīti, tā kā ļoti tāda patstāvīga meitene. Bet tajā pašā laikā viņam mēs būt ļoti emocionāli, nemierīga, pat arī agresīva. Ir grūtības arī ar miegu, mēs būtu ļoti grūti piecelties, grūti aiziet gulēt. Par krāšanu, jā. Un attiecīgi mamma atzīmē, ka viņi bija krīsti runājošā, bet mamma saka, ka arī tā, ka viņi šobrīd mēģina labāk sagatavot skolai. Viņi palika vēl uz vienu gadu dārziņā. Nu tālāk, un tālāk vācot anamnēzi, ko mēs izsacinājām. Tad mājās viņi neēd, ja viņi iet uz dārziņu, līdz ar to tur dārziņā viņi iet putras un maizīti, un maizīti ir bezglutēna. Kur viņā tā kā putras tā nevisai maizīti var arī tās skolotājas, audzinātājas iedot vēl kādu lieku maizīti. Pusdienās, it kā pēc pamatēdienu, īstenībā dzērienu, nav nekā pārslas ar pienu, bet viņi to ir par maz, un atnākot mājās, viņi ir ļoti izsalkusi, un tad tālāk runājot par to ūdeni, izrādās, ka tas ir ūdens ar garšu. Un tas daudzums, ko viņi izdarījuši, ir puse no pusotrulitrīgas pudeles. Tad viņi ir arī jogurtiņā ar šokolādi vidēji 2 reizes dienā. Agrāk, protams, mums saka, jā, bija vairāk, bija limonādes, bija čipši, šobrīd mazāk. Bet tur, piemēram, tad jautājot, cik šonedēļ mums ir brīvlaiks, un arī šo meitini neved uz dārziņu, jo ir mājās vēl viena māsa. Viņš jau kas vakar bija ar brokastīs, dietiskie cepumi. Tālu, bet tā viņi garšo par omletu, un viņa pati var sev visu kaut ko sataisīt. Tālāk, līdz ar to, kāda ir tā mūsu realitāte? Protams, mēs zinām daudz par to, kā būtu jāēd, bet faktiski mēs redzam, ka bērnam apkārt ir ļoti daudz un dažādi pusfabrikāti, našķi, saldumi, un ļoti bieži arī kaut kādu apsvērumu dēļ tie daudzumi stipri pārsniedz rekomendējumu daudzumu. Atgādinot, varbūt kāds jau šo redzēja, varbūt kāds ne, par to, kādi mūsu skolēnu ēšanas paradumi. Ja? Tad 2022. gadā tad arī publicēja datus par to, kā tad ēd mūsu bērni. Un mēs ļoti labi arī uzskatām, redzam, kā šī tendence, piemēram, brokastošana ir samazinās. Arī šī meitene mājās brokastis nēd. Mēs sagaidām, ko mēs sagaidām, kad sāksies skola, un cerēsim, ka brokastis tiks ēstas no rīta, bet ļoti liels bērnu procents pierod pie tā, ka viņi nēd mājās brokastis, aiziet uz skolu un gaida pusdienas. Tālāk par augļu lietošanu uzturā. Mēs arī ļoti labi redzam, cik dramatiski krīt uz leju šis bērnu skaits, kuri iekļauj savā ēdienkartē vismaz reizes dienā augļus, 15,8% meitenes, 18% puiši, un es domāju, ka šeit arī procents ir tāds, ka visticamāk puišiem, viņus vairāk atnes mammas, pagatavo, atnes meitene no sērijas, gribi patiņiem, to arī faktu droši vien ir jāņem vērā. Un nākamais moments ir par saldinātiem gāzētiem dzērieniem. Šeit mēs redzam ļoti lielu un labu uzlabojumu, bet mēs ar kolēģiem vienmēr par šo runājām, par to, ka vēl ir gāzēts ūdens ar garšām, vēl ir ledustējas, vēl ir kompoti, vēl ir viskaut kādi citi garšīgie dzērieni, kuri nav gāzēti un kurus ļoti labprāt bērni lieto uzturā. Tagad ir modē šis bubble tea, un kas atkal nav gāzēts, bet cukurs tur ir diezgan iespaidīgā daudzumā. Saldumu lietošana vismaz reizi dienā, godīgi saku, neticu, bet tikai 27% lieto šos saldumus vienreiz dienā, vismaz reizi dienā. Es domāju, ka višķi melu. Tālūk, un rezultējās tas, protams, ar to, ka vieglās ķermeņa masas un aptaukošanas izplatība, piemēram, 3. klases skolēniem mums ir 29%, un puišiem un
praktiski 25% mērķi. Tālūk, kā būtu jābūt, ļoti skaisti parādīts, vai ne? Kopīgas maltītes, visai ģimenei, daudz dažādu augļu, ChatGPT man palīdzēja visu lielikt avokādo. Jā, nu tā vai tiešām nebūtu nekādu domstarpību par to, ka tos ir jālieto uzturā. Jā, tā kā pilnjaudu produkti, veselīgie tauki, augļa dārziņi, piena produkti, olbaltumvielas, visi ļoti skaisti, bet tas ir tas, uz ko mums būtu jātiecās. Un šo es stāstu visiem un vecākiem noteikti. Es saku, ka jūs esat atbildīgi par to, ko jūsu bērns ēd. Jūs arī nosakat to, kad viņš ēdīs. Jūs nosakat arī, kur viņš to ēdīs. Protams, ar pusauģiem mēs varam diskutēt, bet arī pusauģiem, vecāki vēl joprojām ir tie, kas dod naudu. Ja, un līdz ar to viņi kaut kādā veidā var ietekmēt, tomēr tā nauda būs vai nebūs un kādā apjomā. Tālūk, un arī par to, ka bērns ir atbildīgs par to, cik daudz ēd. Kaut kādos brīžos, gan Karina neļaus man samelot, ja, gan es no svara korekcijas viedokļa, teiksim, ka nevienmēr arī šo momentu bērns drīkst kontrolēt. Ja? Tā kā tur vienmēr ir tomēr jābūt vecāks, vienmēr ir tas galvenais tomēr. Jo ļoti bieži tas, ko mēs dzirdam, kā atnākot uz konsultāciju, tie vecāki saka, ko? Jūs viņam pasakiet. Jā, bet tad parasti ir tā, ne mamma vai tēti, jūs dzirdējāt, ko jums ir jādara. Un arī vakardien tā mamma arī tāpat teica, Ani, tu dzirdēji? Nē, mammu, tā nestrādā. Protams, ka bērns viņam arī jāklausās kaut kādā brīdī, ja? Bet tur noteikti Karina varētu pakomentēt, cik ļoti mums daudz jārunā bērnu priekšā arī par šīm lietām. Tātad, protams, apskatoties vadlīnijas, apskatoties pētījumus, ko tad mums ir jādara? Tātad, tā parasti ļoti garlaicīgi, ja? Regulārais ēdienreizes. Ēdienreizes ilgums ap 30 minūtēm. Parasti ēšanas ilgums 10 minūtes labākajā gadījumā. Uzkodas kā riska faktors. Jā, protams, tad daudzi pētījumi mums liecina par to, ka ar uzkodām mēs uzņemam daudz enerģijas. Piemēram, čipši, bunčiņā, nesauksim brendos, bet droši vien visiem labi zināms, ja, satur, piemēram, to 160 gramus produkta, līdz ar to tur ir tajā bunčiņā 800 pāri kalorijas. Un tad parasti, kad es jautāju bērniem, cik tev pietiek, cik ātri tu to apēd. Protams, ka neviens nestāsta, kā ir rakstīts uz iepakojumiem, ja, 5-6 porcijām. Nav. 5-6 dienas šo burciņu neviens nēd. To apēd stipri ātrāk, vienā dienā, dažās stundās. Un uzdara tam pa virsmu vēl ko, kādu karšīgo saldināto dzērienu, ka rezultātā mazā vai netik mazā ir 1000 kaloriju vērta. Tad līdz ar to vide mums ir jāierobežo šo te našķu, sāļo, saldo pieejamību. Mēs kā pieaugušie cilvēki ļoti labi saprotam, ka ja mums kaut kur skapītī stāv šokolāde, mēs par viņu domājam, mēs par viņu atceramies, mēs viņu gribam apēst. Un pilnīgi tāpat rīkosies arī tas bērns, kurš zina, ka tur tā šokolāde stāv, ka mamma to ir nopirkusi. Un tas stāsts, ka mēs nopirkām 8 piespiedu sieriņus, jo bija atlaide, un mēs nopirkām visai ģimenei nedēļai, nebūs. Goda vārds. Līdz ar to domājam par, es to saucu, bērnam droša vide. Un bērnam droša vide nozīmē arī to, ka šiem produktiem nav jābūt pieejamiem, jo viņi kaitē šī brīdī bērnam. Tad līdz ar to ir jābūt šai apzinātai ēšanai. Protams, mēs no sākuma gribam ātrāk pabarot to zīdaini, un lai pēc iespējas būtu vēl tīrāk, jā, tā virsma visa, bet pēc tam mēs atskatāmies pret to, ka bērns nēd, ja viņam nav nekāds vēl tur paralēli gadžets, un līdz ar to tā uzmanība viss ir veltīta datoram, planšetēm, spēlēm un visam pārējam. Kur mēs ēdam? Mēs ēžam pie galda, mēs ēdam, skatoties savā šķīrī, vai tas atkal uz dīvāna, uzguļus, zem segas, kā man arī viens vērts, kad nesen darīja,
Ja, tā nevajadzētu būt. Un, protams, ir jābūt šim kopīgām anketām. Un tieši nesen arī biju Latvijas pediatru asociācijā, kur prezentēja datus par pētījumu, ko šobrīd veic mūsu endokrinologi ar kardiologiem, kur pēta arī aptaukošanos bērniem ar izteiktu aptaukošanos. Un tad arī viņu anketā bija jautājums par brokastu ēšanu, un tur bija diezgan labs procents. Es teicu, ka es tam arī nevisai labi ticu, jo, teiksim, no svara korekcijas programmas, teiksim, neoficiālās aptaujas, kad mēs vācam anamnēzi un ēdienkarti vācam, tad lielākā daļa brokastis izlaiž. Tālūk, līdz ar to ir vairāk kārt pieminēts par to, cik svarīgi tam, kādas ir tās brokastis un lai tās brokastis būtu. Tā, nu tad ko mēs rezultātā varētu rekomendēt Arnei un pareizāk sakot Annas vecākiem? Tātad primāri mēs runājam, mēs nenosodam, mēs nevainojam, mēs nekauninam, mēs runājam ar mammu šī gadījumā, ar vecākiem ideāli, varbūt kādreiz arī jāatcerās, par to vēl ir olmes un opīši, un par tiem nedrīkst aizmirst, un es vienmēr kādu pasveicu. Un parasti mēs vienojamies par 2-3 lietām, ko mēs varam izmainīt, vienkārši, saprotam, bez aizliegumiem un stingri. Tā. Es jūs kontrolēju. Tālāk, un tātad attiecīgi, ko mēs pateicām Annai, ka vienojamies, ka mums ir šis regulārās ēdienreizes, ja dārziņā ar šo it kā nav problēma, bet domājam par vasaru, ka ir nav jābūt uzkodām starplaikos. Vienojamies, ka mamma tagad ūdens ar garšiņu nomaina ar ūdeni ar citronu vai apelsīnu šķēli, un tējai mēs bišķiņ nogazinām to cukuriņu un ieviešam našu kalendāru. Ja kāds vēlās, var līdzatēji noteikti paprasīt ļoti smuku našu kalendāru, ko es arī izplatu pacientiem dodu, jo viņi ļoti smuki izdodas visādi vizuāli tie attēli. Tālāk. Nu, un tātad, kur var meklēt palīdzību, ja gadījumā mums ir problēmas ar svaru? Protams, jebkurš uzturas pētības teiks, nāciet pie mums, bet šīs būs maksas pakalpojums. Vienīgā vieta, kur šobrīd ir izveidota specializētā svara korekcijas programma, kas arī ir valsts apmaksāta, ir bērnu slimnīca. Un komandā mums strādā ārsts rehabilitologs, fizioterapeits, uzturas speciālists un psihologs. Ilgums ir 4 dienas, ja, un tajā laikā ir 2 uzturas speciālistu konsultācijas šobrīd pieejamas. Un, kad mēs runājam ar bērniem, kad mēs runājam ar ģimeni, mēs vienmēr akcentējam, ka mūsu mērķis nav dievināt bērnu, nav mērķis samazināt svaru, ja vienīgais tas nav bērns, kurš jau ir pusaudzis, kuram ir apstājusies augšana, tajā brīdī mēs varam runāt par svara korekciju. Ja? Bet arī tad mēs vienojamies par to mērķi svaru, ja, uz ko mēs ejam. Bet, teiksim, runājot par bērniem, kuriem vēl ir šis aktīvais augšanas posms etaps, tad galvenais nodrošināt šo te atbilstošo svara un auguma dinamiku. Un kāds ir gaidīšanas ilgums? Nu, vidēji 3 mēneši, kā nu kurā brīdī, dažreiz aiziet līdz 6 mēnešiem, bet vidēji tas ilgums būs 3. Tālāk, arī šī gadījumā jāsaprot, ka ņemot vērā, ka arī ir grupu nodarbības, mums ir tomēr savi izņēmumi. Un gadījumā, ja mums ir, piemēram, neiroloģiskie traucējumi, ir ģenētiskās slimības, kas jau ar aptaukošanas saistītas, vai ar psihiskās saslimšanas, tad šī gadījumā mums ir jābūt specializētai pieejai, un tad mēs varam vai nu vērsties uz ēšanas traucējumu klīniku vai uz reto slimību koordinācijas centru. Un tur saņemt arī palīdzību, un kurš var nosūtīt uz šo programmu ir bērnu ārsts endokrinologs, ja, vai arī rehabilitologs, fiziskās medicīnas rehabilitācijas ārsts. Tālāk. Punkts.